Dievu vārdu dzird šodien visi. Dievu vārdu šodien ir iespēja dzirdēt visiem cilvēkiem. Evaņģēlijs tiek sludināts visur. Dažādās tautās, valodās un ciltīs, pat džungļos. Un arī attīstītās valstīs, arī šeit Latvijā. Un patiesībā mums nav ar ko aizbildināties. Nav, amen? Bet Bībele saka, ka ir dažādas sirds augsnes. Ir dažādas sirds augsnes. Jēzus teica kādā vietā, pielūkojiet, kā jūs klausāties. Pielūkojiet, kā jūs klausāties. Artur, pielūko, kā tu klausies. Mans brāl, mana māsa, pielūko, kā tu klausies. Tu vārdu dzirdi, bet pielūko, kā tu klausies. Vai tu paglabā šo vārdu savā sirdī? Vai tas paliek tevī, vai tas iesakņojas tevī? Vai tomēr šeit rakstīts, tavas sirds top apgrūtināta ar laicīgām rūpēm? Un tā sēkla ir iesēta ēkšķos, ka tu nedzirdi, ka tu neesi iesakņojies. Tāpēc ir ļoti svarīgi, mīļie, mēs dzirdam vārdu, bet ir jāsatver. Ir jāiesakņojas tajā. Amen? Tāpēc, mīļie, nebrīnieties, ka mēs esam iegrimuši tādās laicīgās rūpēs, bagātībā, darba vietās, karjerā, arī kalpošanā. Un aizmirstam par savām personīgām attiecībām ar Dievu.